Vai jūs arī esat domājis par pašnodarbinātību? Iespējams, jums ir hobijs, tas ir kāda aizraušanās, ar ko jūs ieprieciniet savus draugus, radus paziņas, bet esat sapratis, ka to varētu pārvērst arī par biznesu. Tad pelnīt ar šo savu nodarbošanos, gūt ieņēmumus, vai nu papildus jūsu darba vietai, tad darba attiecībām, vai nu pārvēršot to jau par galveno jūsu ienākumu avotu. Ja jums šī tēma ir aktuāla, tad laipni aicināti Rīga Timt meistarklasē, pašnodarbināto reģistrācija, grāmatvedība un nodokļi, jeb kas jādara, ja jūsu hobijs kļūst jau par saimniecisko darbību. Laipni aicināts ik viens.